Es ļoti daudz domāju par sieviešu tēmu, ja? Un es nonācu līdz tam arī saistībā ar savu pieredzi, ja sievietei tā kā sirdī ir miers, tad mājās arī ir miers, ja? Pirmkārt jau bērni jūt, ka māma ir stresā, ja viņi arī sāk stresot. Nemierīga stresaina sieviete vairāk čakarē prātu vīram, ja? Un tad es nonācu līdz tam, ka man jādabūj sevi mierā, un tad arī visā ģimenē būs miers. Un kas visvairāk sievietes uztrauc, protams, ka bērnu veselība, vai ne? Tas ļoti dzen stresā. Un tev arī ar šo visu ir sava pieredze, tāpēc es gribētu, lai tu padalies savā pieredzē. Jā, Kristīna, kaut kur mēs esam kaut kādā ziņā ļoti līdzīgas, esam gājuši līdzīgām situācijām cauri. Un jā, šodien es arī dzeru tādu, īstenībā pirmo dzērienu no krūzes, ko es vakar saņēmu dāvanā no Koraļa kluba kolēģis. Pirmkārt, uzmini, kas man tur ir iekšā, ko es dzeru. Tas ir kaut kāds dzēriens, nezinu, limfas attīrošais dzēriens. Man tur iekšā ir artišoks un klāt ir mainsets. Artišoks, jo es esmu sapratusi, kad tieši iet runa par šo sievišķības tēmu, ka ir ļoti svarīgi regulāri atbalstīt savu aknu, ka tā ļoti strādā pie tā, kā mēs izskatāmies. Un mainsets, tas jau ir tā kā stāsts par nervu sistēmu, kā sevi nomierināt, kā sev palīdzēt. Un arī tas nosaukums mindset, jā, tad jau tulkojums pasaka tādu, kādā settingā ir mūsu prāts, jā, kā mēs to esam nostādījuši, vai mēs skrienam pa dzīvi steidzīgi, vai mēs to izbaudām, vai skrienam tajā vāveres ritenī un neredzam lietas, ka tev blakus bērns būtiski sabrūk, ka viņš slimo, tu tikai mierini sevi, ka gan jau pāries, un tas ir uz īsu laiku, bet īstenībā jā, man īstenībā bija jānonāk tādā ļoti dziļā bedrē, lai es to vispār saprastu, lai man kāds to parādītu, ka nav ok, ka es kaut ko daru nepareizi, ka es esmu ļoti koncentrēta uz savām problēmām, satraucos par vismazāko sīkumu, kas ir darbā, kas ir attiecībās, vispār kopš sevi atceros, ja. Es esmu tāds bijis ļoti, jau no bērnības, ļoti nervos, satraukts cilvēks, kas, nezinu, man liekas, citi kaut kā savādāk ir uztvēruši lietas, nekā es to darīju visu savu dzīvi līdz, Koraļos es esmu tagad 3 gadus, jā. Tieši septembrī es pievienojos, un tas bija tāds ļoti kritisks moments. Man meitai 10 gados sākās tādas ļoti nejaukas izpausmes organisma. Viņai sākās trauksmes, panikas lēkmes, viņa nevarēja aiziet uz skolu, viņa kritās svarā, viņa nevarēja ieēst, viņai bija tik psiholoģiska trauma no tām visām operācijām, kas viņai tika veiktas loru kabinetos, ka viņa pat nevarēja vairs norīt ēdienu. Es viņai visu blenderēju. Tie bija kartupeļu bieziņi, zirņu bieziņi, kas viņai jau finālā tā noriebās, ka viņa vairs tos negribēja ēst. Bija ļoti tāds. Tikai tagad es varu tik viegli par to runāt, bet pirms, sanāk, tagad viņai jau 14, martā viņai būs 15 gadi, bet, tais 10 gados, kad viņai izrakstīja psihiatra kabinetā antidepresantus, kad viņa burtiski nevarēja nosēdēt ārsta kabinetā, viņa skrēja pie loga, viņai vajag svaigu gaisu, viņa vienkārši nevar uzturēties, nevar to visu izturēt vairs. Tad man kā mammai bija, ļoti smagam periodam jāiet cauri. Es mēģināju sevi noskaņot, iestāstīt, ka viss ir labi. Un finālā, protams, mēs paņēmām to antidepresanta recepti, un viņa sāka dzert antidepresantus 2 gadus, lai novērstu šo sakultos stāvokļus. Bet, gāja laiks, es saprotu, ka tas ilgstoši tā nevar turpināties, jā, kad šī ķīmija manu bērnu padarīs par dārzeni, jo viņai iestādījās tādi depresīvi, apātiski tādi brīži, kad viņa vienkārši
gulēja gultā, viņai negribējās pilnīgi neko darīt. Teiksim, bija, nu, tik un tā bija šie mājas darbi, bija jādara, mēs mācījāmies no mājām, jo tas paralēli sakrita ar šo Covid laiku, kad sākumā tā varēja mācīties no mājām, bet piegāja brīdis, kad, nu, atcēla tās mājmācības un bija jāiet uz skolu. Un tad viņai bija ļoti grūti atgriezties, jo burtiski uzreiz jau aizved viņu uz skolu, uzreiz viņa zvana, mamma, man ir slikti, brauc mani savāc. Jā, reiz tiem antidepresantiem jau ir tāda iedarbība, ka viņi nomāc to slikto noskaņojumu, bet arī notušē visas labās emocijas. Viņš jau vienkārši noņem nost visas emocijas, tāpēc arī tas cilvēks paliek gandrīz kā dārzenis, viņš nejūt neko. Jā, nu viņai tie antidepresanti noņēma tos akūtos stāvokļus, viņai nebija tā trauksme, tas viss viņai nebija, bet tā kopējā pašsajūta, nu, viņa nebija laba. Un es sapratu, ka pirmkārt es negribu, lai viņa turpina viņus dzert, un ka man ir jāmeklē kaut kādi, nu, citi risinājumi. Un tad es pavisam netīšām uzdūros informācijai par grifoniju. Īstenībā frizētavā man sākās saruna ar manu frizieri, kas man ir tāda arī ilgadēja paziņa, un mums tās sarunas arī aiziet tā diezgan atklāti tās vizītes laikā. Un man uzreiz bija tāds klik, es gribu to pamēģināt. Man tas ir jāizmēģina, jo es tajā brīdī, es ņēmu visu pretī. Mēs mēģinājām homeopātiju un baha ziedus un meditācijas. Nu, vienmēr sakot, risinājām to maksimāli daudzpusēji, tā kā lai, nu, mazums. Varbūt ietrāpīšu, varbūt palīdzēs, jā. Jā, tas izmisums ir tik liels, ka tu vairs nezini, kam ķerties klāt. Un, nu, tā kā... Bedra bija tāda, ka tu rāpies, mēģini, dari, un tad es vienmēr atcerējos to teicienu, kad tu tai bedrē esi kā tā varde, kas ir iekļuvusi pienā vai krējumā, ja? Un tad tu tur kulies, ņemies, sities, dari visu pa maksimumam, kamēr tu to pienu vai krējumu sakūl sviestā. Un tad tu reāli var izrāpties no tās bedres. Un savu šo pieredzes stāstu es tik ļoti salīdzinu ar šo vardi, kas bija tajā piena traukā, kura kūlās un izkūlās. Un pa lielam, jā, kad mēs to visu sākām mēģināt uz sevis darīt, es sapratu šo manas meitas, nezinu, vai likteni, vai dzīves uzdevumu, ar kādu viņam bija atnākusi uz vispār uz šo pasauli, ja, uz realitāti, kad Viņa bija tā kā kādu periodu, viņa bija upura lomā, viņa gāja ļoti smagiem stāvokļiem kā bērns, viņa nesaprata šīs sajūtas, ka viņai nāk vienkārši virsū, ar ko viņai ir jātiek galā. Un, jā, man jābūt pateicīgai, ka man atnāca tieši tā informācija par šiem dabīgajiem līdzekļiem, kā tu vari sev palīdzēt, sakārtot nervu sistēmu, attīrīt organismu. Un mēs arī paši sākām to visu lietot, jo es redzēju uz meitu, cik ļoti tas strādā. Es tāda, kā es teiktu, nervoza ģimenīte, jo pirmkārt jau mamma tāda, un pavēlk laikam līdz arī visus pārējos, arī vīrs to jūt, arī bērni to jūt, un sākām visi to tā kā ikdienā lietot tos produktus, un atveseļojās gan man pazuda dažādas ilgstošas diagnozes, teiksim, pirmais, kas man bija atopiskais dermatīts, augstuma alerģija, kas mani mocīja gadiem ilgi, paliek tīra, tad man bēders saregulējas, es paliek arvien interesantāk, ejam tālāk, un reāli sapratu, kad ļoti, ļoti vērtīgi sākt attīrīt organismu, dzīvot pēc šīs veselības koncepcijas, kur piedāvā Koroļu klubs. Pagājies, es pirmo reizi dzirdu, kas ir augstuma alerģija. Nekad neesmu dzirdējis tā. Nu, man bija tāda, īstenībā man āda bija jau no pašas bērnības vai no pusauģa laikiem tāda ļoti, ļoti jūtīga. Viņai, nezinu, vajadzēja kaut kādu tādu rūpīgu to pieeju, es varēju tikai aptiekas produkciju pirmkārt lietot uz sejas, jo viss pārējais man vienkārši šausmīgi norengēja, nepatika ādai. Un ļoti ādai nepatika, kad iziet augstā laikā vējš, kad ir augsti. Tu izēji pastaigā, atgriezies un tā āda sāk sūrstēt, viņa paliek tāda sārkana, tādi pleķi sāk veidoties, tad viņa paliek sausi. Un tad vajadzīga ir, nezinu, nedēļa, 2, lai tos pleķus atkoptu. Un tad brīžiem man bija tāda sajūta,
nu tā gribas iziet ārā svaigā gaisā pastaigāt, bet es zinu, ar kādām sekām man būs jārēķinās. Labāk neiet, jo pēc tam būs čakars, ja? Jā, man brīžiem bija jāizvēlās, kas man ir svarīgāks, tā pastaiga, tas svaigais gaiss, vai kā es izskatīšos nākamajā nedēļā, nu, turpmākajās dienās. Un tad es bieži vien izlēmu, nu, ir vējš, ir augsts, es neiešu, bet tad kaut kādā brīdī es atskārtu, kad man nav vairs šī rādes reakcija. Un es sapratu, ka tas ir organisma attīrīšanās rezultātā. Un tagad es, pirmkārt, es retāk eju pie kosmetologa, un arī pie kosmetologa ātri vien pēc organisma attīrīšanas es saklausīju pirmos komplimentus, ka ir izmainījusies mana sejas āda. Manas klientes rezultāti, viņa tieši arī izgāja antiparasitāro programmu, un viņa pati nepamanīja, bet viņa aizgāja pie kosmetoloģijas un kosmetoloģi prasa, ko tu darīji? Viņa saka, nu it kā neko, viņa saka, tev tāda āda, tā kā mitrinātāka, tāda, nu, svaigāka, un tad viņa pareizi taču gāja antiparasitāro programmu. Jā, un pa laimi īstenībā mana kosmetologa, starp citu, ja, viņa, nu, protams, tās sarunas sākās tās vizītes laikā par tām visām lietām, ja, kas saistītas ar organismu attīrīšanu, un viņa tā sākumā ļoti skeptiski uz to skatījās, nu tā, ja, paklausās, un es tikai aizēju nākamreiz, un tagad viņa ir kļūsi par manu klienti, viņa pati burtiski nesen izgāja Kolovadu, dziļu organismu attīrīšanu, un ir pati noticējusi, jo es biju kā dzīves piemērs, cik ļoti, nu, tā organisma attīrīšana strādā uz ādas kvalitāti, uz izskatu, un mans tas piemērs viņai lika noticēt tai produkcijai un sadūšoties arī pašai pamēģināt, jo līdz tam, nu, kā jau vairumam ir šī skeptiska attieksme, jā, pret to visu, pa lielam tā jau arī ir, ja viņus nepareizi lieto, tad viņi arī nedod nekādu rezultātu, bet mūs šeit Koraļu klubā, ja, nu, tik ļoti izglītot, dot tādu to informāciju, ja, kur slēpjas īstenībā veselība un skaistums un enerģija un labsajūta, ja, kad pamatā tas vispirms ir jātīra un tad ir jādod tie vitamīni. Bet parasti, nu, cilvēki dara pretēji, viņi aiziet nopērk visdārgākos vitamīnus un cer, ka viņiem tur, nezinu, āda uzlabosies, nagi, mati, ja, bet ir jāsāk, pavisam citu galu, kā teikt, jāiztīra sevi no iekšpuses, un tad arī spogulī būs patīkamāk paskatīties. Un redzi, šīs atklājums, šī pieredze tavai kosmetoloģijai noderēs arī profesionāli, jo viņa varēs pilnvērtīgāk palīdzēt saviem klientiem. Viņa viņus kops gan no ārpuses, gan ieteiks, kā var no iekšpuses uzlabot savu ādas stāvokli un vispār pašsajūtu. Jā, nu viņa tagad to ir pamēģinājusi uz sevis. Pirmkārt jādabū tas savs rezultāts, viņa šobrīd izgāja Kolovadu un viņa ir sapratusi, jā, ko tas nozīmē, un tagad ir tikai tas viņas rokās, vai viņa to gribēs stāstīt citiem un dalīties, vai arī turēs to pie sevis kā sveci zem pūra, ja, kā teikt. Bet man ir tāds noticis klikšķis, ka ar to ir jārunā, ir jāstāsta citiem, jo daudzi jau nezina šīs pamatlietas un dzīvo kaut kādā savā tādā realitātē. Labām lietām un ar saviem rezultātiem noteikti jādalās, jo paskaties, kā jūs ģimene mocījās, un ja tu kaut kur nebūtu pamanījusi šo informāciju, nu tā kā nevar zināt, kā tas viss izvērstos tālāk. Un tagad jums viss ir atrisināts. Jau sāku, varbūt mēs visi būtu kaut kur, nezinu, psihenē no sērijas, jo nu, tie stāvokļi bija vienkārši šausmīgi kritiski. Man tagad ir viegli par to runāt, bet, kad bija tas periods, man likās, man negribējās vispār par to runāt, lai kāds to uzzina vispār, jā, man tas likās tāda mega slēpjama tēma, tur pasarg Dievs, jā, mans bērns tur lieto antidepresantus, mums tur ir negulētas naktis, mums ir, tas bija tāds vispār, tu tā kā sarāvies arvien tāds mazāks, lai mani neviens neredz, nezin par mani, bet tagad ir tāds, es zinu, mums kā sievietēm, kā mamām droši vien vēl ir tāds, tā kā sirdsapziņas pārmetums sev, ka es ar kaut ko neesmu tikusi galā, ka es kaut ko nemācēju, ka tas bērns ir tik tālu nonācis, jo mēs jau, tā kā liekas, ka visa atbildība uz mums, tāpēc droši vien negribējās nevienu. Jā, jo tajā periodā tu akli ticēji tiem ārstu padomiem, tu staigāji no viena kabineta uz otru,
veici vienu izmeklējumu pēc otra, kur neko, protams, neatklāja. Viss ir analīzes ir labas, tur tie izmeklējumi arī viss ir kārtībā, bet, bērns reāli jūtas slikti. Un, protams, finālā, kā jau vairumam, diagnoze vegetatīvā distonija. Un tas nonāca jau līdz tādam kritiskajam punktam, kad sadegās visas sarkanās lampiņas, kas var sadegties, un tas bērns vienkārši vairs nevar šitajā realitātē normāli dzīvot. Vienkārši met ārā. Jā, un bija tā, kad mēs pat saucām ātro palīdzību nakts vidū. Vienkārši 10 gadu bērns, bet vīrs viņu nesāja aiz rokām kā zīdainīti. Un 5 rītā mēs tikai kaut kādā veidā, aizmiegam, bet tev ir jāceļās, tev ir jāiet uz darbu. Šo visu laikam var saprast tikai tie cilvēki, kas ir piedzīvojuši līdzīgas situācijas, saskārušies ar līdzīgām problēmām, jo daudziem stāsti viņiem liekas tāds, tā kā kaut kāda pasaka vai kaut kas izdomāts, bet mums bija tam jāiet cauri, un esmu priecīga, ka tas viss ir kaut kā atrasinājies. Jā, es iedomājos, kāds tev tagad sirdī ir miers, ka tas posms ir beidzies, un droši vien vēl lielāks miers, ka tev ir šie instrumenti un zināšanas, kā rīkoties, ja gadījumā sāk kaut kas, tā kā atkārtoties, vai, kaut kādas pirmās pazīmes, tu jau zināsi, kā rīkoties, un neaizies tik tālu. Jā, meita jau visnībā, viņa jau pati jau jūt, kad viņai vajag, tad viņa iedzer. Un man ir prieks, ka viņa jau ir tā kā tik tālu izglītojusies un arī spēj sevi ieklausīties, teiksim, pa vasaras sezonu. Vispār viņai nevajadzēja neko. Es tā kā pilnīgi biju izbrīnīta, ka tā nervu sistēma jau ir tāda kā stabilizējusies un viņa tādā čiliņā dzīvo visu vasaru. Un tagad uz septembri, kad, protams, sākās visa šī skolātā slodze un tas tomēr ir tāds bišķi stresiņš. Un tagad viņa, tā kā atsāk atkal tos nutrientus no rītiem dzert, un tā ūdens pudele no rīta, un man ir prieks, ka, viņa nav vairs tā kā jāmutina, bet viņa jau pati jūt un dara, un, kad īstenībā es jau esmu tas piemērs, kuram seko bērni, vīrs, un man ir prieks, ka man ir, izdevies tā iedvesmot visus, kā teikt, un kad... Man pašai arī ir ļoti labs pieredzes stāsts ar manu klienti. Man arī nesen vasaras sākumā man bija kliente 17-gadīga meitene, kura arī no 14 gadiem bija uz antidepresantiem. Tā kā non-stopā. Un viņa arī izgāja šo organismu attīrīšanu un... Protams, ka vasara ir mierīgāks periods pats par sevi, bet vasaras laikā viņa pirmo reizi šo 3 gadu laikā atteicās pilnībā no antidepresantiem, viņai sanāca tikt no viņiem vaļā. Un tagad redzēs, kā viņai skolā ies, bet tieši tāpat, kā tu saki par savu meitu, arī manai klientei ir šie instrumenti, viņa zina, ko darīt, ja pēkšņi lielāks stress uznāk. Un, man tas ir ļoti liels prieks, ka var kādam palīdzēt. Ir tīpaši bērnam, kurš, viņam nebūtu tam jāiet cauri visam. Bet tev pašai arī ir pieredzes stāsts ar vegetatīvo distoniju. Man es arī... Tevi arī skāra šī modernā mūsu laikmeta, kā teikt. Es nezinu, kurā brīdī... Vai kā to nosauktais stāvoklis, kas vienkārši piemeklē cilvēku. Es nezinu, kas tas ir, jo es nezinu, kurā brīdī tas tā sākās, laikam baigais skrējiens un darbā. Man ļoti, ļoti bija foršs darbs, man ļoti patika, un mēs tur visi tādi motivēti, davai močiem, un tad kaut kurā brīdī es, sapratu, ka kaut kas nav, tā kā zūd tas tāds prieks par dzīvi. Man tas uzreiz apģērbā bija manāms, jo man negribējās tā kā pucēties, uzreiz, kā tāds, vienalga viss. Tumšās krāsas apģērbā. Pazūd tā dzirkstelīte no acīm, un tad un sākās panikas lēkmes, tā trauksme un tās bailes, kad, beigās aizgāja jau tik traki, ka tā kā es sabijos no katra troksnīša mazākā mājās, piemēram, tad man sākas tā panikas lēkme, es nevaru paelpot, un tad man ir tā kā tik bail, ka es varu nomirt, tad sākas histērija un tās asaras birst, un tu tā kā saproti, ka tas tā kā nav pa īstam, ka nav nekas traks,
bet nespēj to nokontrolēt. Tas vienkārši organisms aiziet tik tālu, ka tu nevari vairs paelpot, un tās asaras, tā histērija vienkārši šausmas. Un es arī, man arī ģimenes ārsti iedeva antidepresantu kursu iziet, vienu kursu. Viņa man teica, paturi pēdējo tabletīti, jo parasti, veģetatīvā distonija, viņa atgriežas vienmēr. Cik tev tas kurs ilga? Es pat neatceros. Viens iepazīstams varētu būt mēnesis. Mēnesis tad jau tiešām ļoti operatīvi, jo mums ilga līdz 2 gadiem reāli. Jā, man nebija ilgi. Kāda jau atkarība mums sāka veidoties no tā? Jā. Nē, man nebija ilgi. Es izgāju to vienu kursu. Es nezinu, cik tās tabletes, cik ilgam laikam man tur pietika. Es to pēdējo tiešām paglabāju, tā kā viņa teica, jo es negribēju, lai, tā kā atkal aiziet tik tālu. Bet tad arī es kaut kā uzgāju šo organismu attīrīšanu, un es attīrīju organismu, un man nebija. Nevienu reizi ir pagājuši jau 4 gadi, nevienu reizi nav atkārtojies nekas tāds. Tā ka, jā, tik daudz rezultātu īstenībā super. Jā, jo tagad mums ir arī savi dabas līdzeklīši, kas strādā varbūt pat efektīvāk nekā tās ķīmiskās tabletes, un tu tādu drošību jūti. Ja kas man ir no sērijas, es zinu, kā sev palīdzēt, ja arī sākās kaut kāda tāda kritiska stāvokļa. Tu zini, ka neveidojas atkarība no šiem dabas līdzekļiem, tu zini, ka tu nenodari pāri, tā kā mēģinot atrisināt vienu lietu, tu nenodari pāri organismam. Zini, kā parasti ar zālēm tā ir, ka tu tā kā vienu simptomu noņem, bet čakarē kaut kādu orgānu, ja? Bet tu izējot šo savu pieredzi un savas ģimenes pieredzi saskatīji iespēju, ka tu vari arī tā kā realizēties, pašpilnveidoties šajā visā jomā kā konsultants, kā veselības treneris, kas tā kā palīdz arī citiem cilvēkiem. Kurā brīdī tu saskatīji šo iespēju? Ar mani bija tā, ka 1. gadu, protams, mēs lietojām klusi, nevienam praktiski neko nestāstījām. Mēģinājām uz meitu pirmkārt, tad uz sevi. Tā kā mums pagāja gads, kamēr mēs vispār iepazinām, sapratām, cik labs ir tas produkts, cik tas ļoti efektīvi strādā. Un tad es jau sāku tā kā dalīties, stāstīt tur pārējiem ģimenes locekļiem, tur māsai, mammai. Viņi, protams, to visu laiž grausī, nedzird, un es tā ik pa laikam, tā kā padalos pastāstu. Es aizbraucu uz laukiem, man ir pilns ar tiem nutrientiem līdzi. Visu laiku tur tā skudriņa, kiplociņš, lakrica. Es tā daru to, kas man darāms. Un tad bija decembris, un bija iespēja apmeklēt korāla startup pasākumu. Un man tā baigi skatiens apstājās pie tās reklāmas. Es sapratu, ka man gribās aiziet uz to pasākumu. Tas ir biznesa pasākums. Biznesa pasākums, jā. Tajā laikā es no korāļu cilvēkiem zināju tikai savu konsultanti, savu treneri. Pārējos es biju redzējusi tikai tajās online kaut kādās lekcijās, jo es baigi sāku vispār klausīties visu to izglītojošo materiālu, teiksim, braucu uz darbu un ieslēdzu. Man tur jānoklausās, teiksim, par vairogdziedzretēm, par vēnu problēmām. Un es tā ar tādu aizrautību to visu klausos un man interesē un zini, ka tev ārstu kabinetā neviens to vispār nekad mūžā nestāsta. Aizejot tieši uz to biznesa pasākumu, kad es sajūtu to cilvēku auru, to enerģiju, kā viņi izskatās, kā viņi runā, kā viņi sevi pasniedz, un tad vēl viņi padalās, ko viņi ir sasnieguši, cik tālu viņi ir tikuši, jā. Tad manī nostiprinājās tā pārliecība, es gribu šeit palikt, es gribu darboties. Un, kad tu jau piesaisti klientus, tad tev izveidojas tas bonusa punktu apjoms daudz lielāks. Un katru mēnešu 8. datumā tu atver to savu pārskatu, jā, par iepriekšējo mēnesi, un tu skaties, wow, ka tu vari dabūt reāli produktu jau bez maksas. Jā, bet tas ir pats foršākais, ka tu to produktu esi iemīlējis uz saviem rezultātiem, tu viņu reāli lieto ikdienā.
un tad kaut kurā brīdī tu viņu vienkārši vari dabūt bez maksas. Nu, tā kā nopērkot par tiem saviem bonusu punktiem. Tas, man liekas, ir super patīkami, un var pamēģināt kaut kādus vēl papildus produktus. Ļoti forši tas ir. Tā ir tāda laba motivācija, ka tu palīdzot citiem, ja, var arī nopelnīt reāli. Ja kādam ir interese par organismu attīrīšanu, droši var rakstīt man vai Aijai, un tiekamies citos laiviņos.